Labs vakars, mīļie skatītāji! Labs vakars deju soļu un rakstu pasaulē! Mūsu koncerta dalībnieki jau ir sākuši jūs ievīt savā deju vijā. Un koncerta laikā tīs savu pavadienu aizvien sarežģītākos rakstos. Zinu, viņiem padomā lieli plāni, gan jūs apurt, gan likt smaidīt, bet galvenais – likt šai skatuvei rībē zem viņu kājām. Bet ko ja rībēs tikai skatuvē? Jārīd visai istabiņai, visai zālei, un tāpēc mums ir vajadzīga jūsu palīdzība. Tad, kad redzētais, tā jums pa īstam patika, tad mēs sagatavojam plaukstiņas, mēģinām tagad uzreiz sagatavot jūsu plaukstiņas, dejotāji, rādiet kā vajag, gatavojam plaukstiņas un sitam tik stipri, kamēr sāk kņudēt. Malači, jūs esat gatavojušies, bet ir pats svarīgākais. Tad, kad jūs uz skatuves ieraugat kaut ko tādu, ka jums iekšā kaut kas uzgavilē vai iespiedzas, dejotāja galvenais instruments. Kājas! Lai tās kājas arī ierībina grīdu. Pamēģinām! Un kad ir wow, tad strādā gan rokas, gan kājas. Un jums arī! Jūs esat vienreizēji sagatavojušies. Tad dodamies tālāk, lai tad rītā istabiņam. Pīdī veņa gari goldi, tīsieš pošā meilo mora, pīdī veņa gari goldi, tīsieš pošā meilo mora, tīsieš pošā meilo mora, villainei tīs rakstēdama, tīsieš pošā meilo mora, villainei tīs rakstēdama, izrakstīja, saskaitīja, īdūdīvam rūceņosi, izrakstīja, saskaitīja, īdūdīvam rūceņosi, Nudīveņi tova vaļa, tavos rūceņosi, nudīveņi tova vaļa, tavos rūceņosi, tavos rūceņosi, pošas laimīs atsliedzeņa, tavos rūceņosi, pošas laimīs atsliedzeņa, Dūdīveņi kolnā kopti, nānu kolnā lejeņai, Dūdīveņi kolnā kopti, nānu kolnā lejeņai,
Speak.
bija viņi vēlreiz sāk. Dod man tīru izstāvību, baznīcu no pelniem celt. Dod man Dievu 100 reiz lieku, dod bija viņi vēlreiz sāk. Pēc šīs dejas man nu dien šķiet, ka spēks mūsos ir ielīs. Un arī laika mums ir diezgan. Būs to jāliek lietā. Mēs visi zinām, cik strādīga tauta ir latvieši, kā tādi mazi darba rūķi. Man jau šķiet, ja darbs būtu deja, mēs būtu visas pasaules priekšgalā. Jo varētu dejot dienu un nakti. Bet ko es te runāju un runāju? Ja jau strādājam ar pilnu atdevi,
tad laiks ir arī turpināt dejot ar pilnu jaudu, un mēs to protam.
Pastrādājuši esam godam, cik tomēr pamācoša un dzīves gudrības piepildīta ir deja. Tikko mēs varējām dejā izdzīvot īstu darba cēlienu, cept maizi, nopļaut labības lauku. Ziniet, tie dejotāji ir arī ļoti labi aktieri, kas no skatuves mums spēja pastāstīt veselu dzīvi. Bet no tagad pēc smaga darba ir laiks ievilkt elpu un iegrimt dejas rakstu meditācijā, izbaudot deju soļu cēlumu. Ziniet, ja nākamās dejas es salīdzinātu ar cilvēku, tad iedomātos kādu greznu pāri, kas sēž pie galda un dzer tēju no porcelāna tasītēm. Tik cēlas un svinīgas tās ir.
esi sīla peleru, tādi, uz siliņu galdu šķelti, rūtādi, nosis tevi lieli koki, rūtādi, es pabeigšu zemeglītes, rūtādi, ko tu esi zemeglītes, rūtādi, zāras eklas čiekuliņas, rūtādi, sāpēs tavs vēdariņš, rūtādi, es mērēšu asku sviestu, rūtādi, kur tu ņemsi vasku sviestu, rūtādi, mīļas māras kambarī, rūtādi, kur to ņēma mīļa māra, rūtādi, raibas gols cicīšos, rūtādi, kur to ņēma raiba gols, rūtādi, rīta zāles rasinā, rūtādi, kur tā ņēma rīta rasa, rūtādi, no debeša lietiņš liet, rūtādi, kur tā ņēma debesu lietu, rūtādi, no ezera drīksna dzēra, rūtādi, kur tā ņēma ezeriņš, rūtādi, no avota iztecēra, rūtādi, Godus parādījām, darbus parādījām, rakstus izrakstījām. Kas tad mums īsti palika? Ak jā, mums palika uzraut to jestrāko danci, un nevienu vien, tā lai norīt, tā lai kājas neskar grīdu. Un jums, mīļie skatītāji, vajag atcerēties, par ko mēs vienojāmies koncerta sākumā. Ja sirds sitās dejas soļu ritmā, tad tās kājas nevar palikt mierā, lai viņas arī drusku uzdejo, kaut arī jūs paši paliksiet sēžot savā krēslā. Nu, tad lai rīt! Sinä on se stolku meitä, toi manna liku
kumeļam, sijā auzas tautu meita dod man nami kumeļam. Ja tu auzas nesijāsi kumeli šašai auros, ja tu buču man nedosi, manas sirds tev nepiedos. Sijā kaulus tautu meita dod man nami sunīšam, sijā kaulus tautu meita dod man nami sunīšam. Ja tu kaulu tam nedosi, visi suņi tevi ies, ja tu laiku grēzīsi ciema puiši manas nies. Sijā sienu tautu meita dod man aļi gotiņai, sijā sienu tautu meita dod man aļi gotiņai. Ja tu sienu nesijāsi, kas tev vēlāk vienu dos, ja tu buču man nedosi, manas sirds tev nepiedos. Sijā smainu tautu meita dod man nāmi apstiņām, sijā smainu tautu meita dod man nāmi apstiņām. Ja uz mani nesmaidīsi, tad paliksi vecmītās, ja tu buču man nedosi, jūkšu tevi kā manās.
Mūsu koncerts pamazām tuvojas savai izskaņai. Un vērojot šī vakara priekšnesumus, man radās priekšstats, ka deju skaistākā rota tomēr ir daļā dzimuma pārstāvis. Nē, nu puiši, protams, arī ir ļoti smuki. Bet tās meitas un sievas un tie tērpi. Sakiet, lūdzu, nu kā tas sanāk, ka visos kolektīvos visas meitenes ir tik skaistas? Kur viņas var atrast? Kur tas rožu dārs, kur viņas aug? Ziniet, kā ir? Ir vietas, kur labi aug kartupeļi. Ir vietas, kur labi un kūplas un zaļas izaug egles. Bet meitas, kur izaug tās smukās meitas? Nu, varbūt dejotāji atbildēs. Tu augi daļā, meita, kā es sevi sniedze, aidīrā. Es uzaugu pie māmiņas balta rožu dārziņā, aidīrā. Siedz rociņu dod mutītes, būsi mana līga, aidīrā. Melti puisi, uzmanīgi lūkojies, aidīrā. Cita mēla dēlīna, roku devu soliņos, aidīrā. Tādēļiņa kumeliņi mani saldi izzīmē, aidīrā.
Ievilbinājām to istabiņu, vai ne? Mūsu koncerts ir izdejots. Ceram, ka mums izdevās likt jums smaidīt, sapņot, dzīvot līdzi katram deju solim. Bet šo vienreizējo dejas pasauli mēs nevarētu uzburt, ja nebūtu šo cilvēku, kam deja ir visa viņu dzīve, ja nebūtu viņa neprātīgās mīlestības pret deju. Vēlreiz aplausi viņiem! Un, protams, īpašus pateicības vārdus mēs vēlētos teikt Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju Universitātes tautas deju ansamblim Kalve mākslinieciskā vadītāja Gunta Skuja. Asistents Lauris Galejs, koncertmeistere Vita Žeikare, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju Universitātes vidējās paaudzes deju kolektīvs Kalve, mākslinieciskais vadītājs Lauris Galejs, koncertmeistars Normons Cielavā. Uzgavilēsim arī tautas deju ansamblim Dardedze un vidējās paaudzes deju kolektīvam Dardedze, mākslinieciskā vadītāja Ilze Kronberga, repetitori Annija Putīte un Andžejs Signarskis, koncertmeistars Matīs Cinis.
Un jūs aplausīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes vienības nams Latviešu un latgaliešu kultūras centra deju ansamblim Laismiņa, mākslinieckā vadītāja Diana Soldāne, asistente Evita Ruļuka, koncertmeistars Eduards Zariņš. Eduards, mēs zinām, ka jūs esat te, lūdzam nāk uz skatuves. Koncertmeistars Eduards Zariņš. Un vēlreiz uzstāvēsim Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes vienības nams Latviešu un latgaliešu kultūras centra vidējās paudzes deju kolektīvam Laismiņa, mākslinieckā vadītāja Diana Soldāne, asistents Mārtiņš Grigorjevs. Lielu un sirsnīgu paldies no visiem dejotājiem mēs gribētu pateikt Daugavpils kultūras pils kolektīvam. Lūdzam kādu pārstāvi arī atnākt uz skatuves. Visskaļākie un sirsnīgākie aplausi šodien, protams, ir veltīti jums. Savukārt jums, skatītāji, dejotāji arī visu šo laiku veltīja savu mīlestību, dejot prieku un arī aplausus. Paldies, mīļie skatītāji, par jūsu sirds siltumu, ovācijām un smaidiem. Mēs ļoti gaidīsim jūs visos pārējos vienības nama koncertos. Paldies! Uz tikšanos!